Starptautiskais militāro orķestru festivāls Mūzikas spēks 2025, un par to plašāk gatavs stāstīt Sigurds. Labrīt, Sigurd! Labrīt, Kariņ. Jā, tev ir pilnīga taisnība, jo šajā festivālā daudzveidīgi muzikālo žanru koncerti, dažādi orķestri, īpašais viesis no Kanādas bruņotajiem spēkiem, un visu aktuālo tad arī centīšos izzināt. Labrīt! NBS orķestra galveno diriģentu majoru Andi Kareli, Zemesardzes orķestra projektu vadītāju, arī komponistu Ingu Meijeru, līdzās arī orķestra mūziķi, protams, ir tā pamanīsiet, tur arī mūsu kolēģis Kristaps Vanaks ir. Jā. Un vēl arī līdzās Saša Meķu, tātad Kanādas bruņoto spēku karavīrs. Labrīt visiem! Good morning! Labrīt! Labrīt. Jā, Andi, festivāls Mūzikas spēks jau 4. reizi, ja pareizi saprotu. Varbūt var ieskicēt plašāk to orķestru daudzveidību, arī programmas tās galvenos pieturpunktus, kas tad šajā reizē. Jā, un kā jau minēju, šī jau ir 4. reize, un šis festivāls ir kļuvis par lielisku atskaites punktu mums pašiem, kur mēs atskatāmies, ko mēs sezonas laikā esam izdarījuši, un arī iepazīstam sabiedrību ar to, cik dažāda arī kultūra ir mūsu bruņotajos spēkos. Un arī šogad festivālā piedalīsies visas mūsu mākslinieckās vienības, Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestrs, jūras spēku orķestrs, Zemesardzes orķestrs un Zemesardzes orķestrī darbojošies ansambļi, kā arī Zemesardzes deju kopa Ramaņi, Zemesardzes koris Stars. Cik skaisti. Būs mūsu solisti, mūsu pašu solisti un arī mūsu viesis no Kanādas, Saša, pievienosies Zemesardzes orķestra koncertam un koncertu starplaikos jau arī kā tradīcija uzstāsies dažādi mazie, visu orķestru ansambļi, kamēr notiek dažādas pārbūves un gatavošanās. Un jau kopš pagājušā gada mēģinājām ieviest jaunu tradīciju, kas arī ļoti labi ir ieviesusies. Sestdienā pēc Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestra koncerta būs arī zaļumballe, kurā visi varēs izdejoties, izpriecēties pie populāras un jautras un priecīgas mūzikas. Un programma, kā vienmēr, mēs mēģinām pārsteigt klausītājus ar kaut ko jaunu, kaut ko jau klasisku nesošu, un pārstāvēts būs visdažādākais spektrs no aizstrādes mūzikas, no izklaidējošas mūzikas līdz nopietnai akadēmiskai mūzikai. Skatos, redzēsim arī jaunos solistus, topošos profesionāļus no Ventspils mūzikas vidusskolas. Un kā parasti klausīties un dzirdēt visiem, kas būs atnākuši. Jā, mēs šodien kaut kā diezgan daudz runājam par Zemesardzes attīstību. Mēs arī pieminējām Zemesardzes dienu, kas tad rītā gaidām Kuldīgā, un 29. augusta vakarā atklāšanā šī Zemesardzes orķestra tādu īpašu koncertu programmu Mana Latvija. Jā. Inga, parakstot šo programmu arī nedaudz plašāk. Jā, šī programma izskanēs jau rītdien Kuldīgas pilsētas estrādē 7. vakarā, un arī 29. augustā festivāla Mūzikas spēks atklāšanas koncertā Salaspilī. Mana Latvija, tas ir stāsts par mums, par mūsu tām sajūtām. Protams, ka tad, kad mēs veidojam programmu, liekam kopā, tad tas ir subjektīvs stāsts, kā mēs jūtamies. Un šajā reizē jāsaka, ka ļoti, ļoti liela daļa koncerta sastāvēs no tautas dziesmām dažādos veidos, dažādos aranžējumos, un protams, īpaši šarmu piešķir arī mūsu deju ansambļa Bramaņa dalība, tad tas uzreiz izskatās vēl krāšņi, un protams, mūsu iepriekšējais Kanādas viesis, kas savukārt nespēlēs latviešu mūziku, bet tajā pašā laikā Mana Latvija ir arī mani draugi. Un mums ir tiešām lieliski jau gadu garumā sadarbība ar kanādiešiem un dažādiem mūziķiem, kurus mēs iekļaujam savā vidē, padaram par savējiem. Un Kuldīgā būs ne tikai koncerts, bet arī zaļumballi, kurā izdejoties, kas patiesībā nemaz nav tik bieži. Mēs esam uz zaļumballi aicinājām pagājuši gadu divas reizes, bija tādas, kad publiski mēs aicinām, tad šogad tās divas publiskās reizes sadāk ir ar nedēļas starpu, bet tiešām aicinām priecāties. 23. augusts mums, protams, ir arī vienlaicīgi, tie ir svētki un tomēr arī atceras diena, un tad tas ir kopumā tās stāsts par vēsturi, kāpēc mums ir svarīgi atcerēties un kāpēc mēs drīkstam svinēt, jo ir tomēr cilvēki arī izcīnījuši, lai mēs varētu šeit būt. Sasha, Inga just mentioned actually that our Latvia is also our friend, and as I know you are like in Latvia more than a month and in total Good morning. like half a year.
here. So what would you say? What are your first impressions so far, if you have managed to see something out of your work, of course? What are your first impressions? My impressions have been very positive. Yes. I've only had a chance to see Riga, a little bit the old town. It is from Riga, yes. Architecture, beautiful people. I've really had a good experience so far in Riga and in Latvia. Yes. And you are also playing these bagpipes. Yes. Can I ask how often this musical instrument used in Canadian military ceremonies? For military ceremonies, quite often. Yes, Parades yes. and things, but often the most thing is for Remembrance Day on November 11th. Any funerals and things like this is essential, but often military functions, mess dinners, and parades, quite often. Jā, tātad jautāju Sašam arī par to, kāda ir tās viņa pirmie iespēja par Latviju. Viņš teica, ka līdz šim faktiski sanāca vairāk būt Rīgā, bet iespēja tiešām ir labi. Un arī viņš arī akcentēja, jā, ka dūdas, ko viņš arī kā karavīrs izspēlē un arī spēlē šajās koncertu programmās, faktiski arī diezgan daudz tiek izmantots arī Kanādas militārajās ceremonijās, arī dažādās parādēs un, protams, arī citos notikumos. Nu, tad šorīt arī no jums kāds muzikāls priekšnesums, jā, ko dzirdēsim? Mēs dzirdēsim visā pasaulē dūdu muziķu aprindās populāru melodiju virkni. Tāda lai skan, lūdzu. Aiziet.
Brīnišķīgi. Paldies tiešām. Jā, tie aplausi nāk arī no Latvijas televīzijas Zemesardzes vienība. Mums te kolēģi nonākuši lejā kā galvenie, lai skaistā Zemesardzes diena, lai tiešām... Lai brīnišķīgi rītdienas svētki, mīļie. Jā, Zemesardzes. Dūdu skaņas arī šajā rītā, un to arī noteikti noslēgsim rīt panorāmā, ne kolēģi? Jā, mēs varam vēlēt skaistu nedēļas nogali, bet, ceļa vārdus tā droši vien Ilze dos par laikapstākļiem īsumā. Labrīt, jūs! Jā, noteikti teju katru dienu vajadzēs ņemt par rokas ķērienam līdzi dienas gaitā salietusegu, jo bieži līs un nekļūs arī diži siltāks. Jā, savukārt mēs tātad rīt pieminam Baltijas ceļa 36. gada dienu, savukārt svētdien Ukrainas neatkarības dienu un par godu tai Latvijā jau 4. gadu atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Tā ka pievienojieties pasākumiem vai vienkārši padomājiet par šiem svarīgiem datumiem par to, cik labi ir dzīvot brīvā neatkarīgā valstī. Tieši tā, jā. Savukārt šodien norisināsies Baltijas daudzienu velobraucieni Baltic Chain Latvijas posmas un jau svētdien uzzināsim to 12, kas pārstāvēs Latviju Eiropas čempionātā basketbolā. Sirsnīgas brīvdienas. Visu labu! Visu labu!